Ķekavas novada pētniecības muzeja pastāvīgā ekspozīcija, kas atklāta pirms 7 gadiem, aptver ļoti plašu periodu. Sagaidot Latvijas 100-gadi, iecerēts izveidot jaunu ekspozīciju, kas 5 stāstos vēstītu par notikumiem 20. gadsimtā. Šīm notikumām muzejs gatavojies jau kopš 2013. gada. Mēs esam veikuši pētījumus, mums ir bijušas tematiskās izstādes, arī publikācijas par šiem dažādiem notikumiem, posmiem, par personībām šajā 20. gadsimtā. Un patiesībā arī tie cilvēki, kas nāk pie mums, izrāda pietiekami lielu interesi. Tagad nebūšot vienkārši ekspozīcijas maiņa, bet visas izstāžu zāles koncepcijas maiņa. 2 stāstu galvenie eksponāti klavieres un pūrlāde apskatām jau pašreizējā ekspozīcijā, bet kādu laiku un padomju stāstiem tiks veidot jauni maketi, strelnieku stāvfigūras, manekeni, bet lielākā finansējuma daļa tikšot vitrīnu modernizēšanai un 13 jaunu stendu iegādēji. Jo šobrīd mums ir vitrīnas un ir planšetes pie sienas, bet šeit tiks uzbūvēta praktiski izstāžu zāle ar šiem stendiem. Projekta īstenošanai Valsts kultūra kapitāla fonds piešķīrs 20 000 eiro no prasītajiem 23 000. Finansējumu mērķu programmā muzeja nozares attīstība saņēmuši vēl 33 projekti. Vien finansējums bijis krietni pieticīgāks. Piemēram, Ogres vēstures un mākslas muzejas pastāvīgās ekspozīcijas izveidei no prasītajiem 17 000 saņēmis 10 000. Kultūras ministrijas muzeja nodaļas vadītājs Jānis Garjāns e-pasta vēstulē komentē, ka papildus bonus ķekaviešiem bijis veiktā sabiedrības viedokļu izpēte, kā arī tas, ka ekspozīcija veltīta Latvijas 100-gadei. Augstāks novērtējums piešķirts arī tāpēc, ka ekspozīcijas 1 kvadrātmetra izmaksas ir 417 eiro, savukārt Ogres projektā 720. Konkursā sadalāmais finansējums bija tikai 28% no pieprasītā, tāpēc pārsvarā projektiem piešķirts daļējs finansējums.